Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamās dāmas, godātie kungi, kolēģi, ministru prezidenti, ministri. Šis ir zināms tāds svētku laiks, jo pagājušajā gadā mēs to identificējām, tad šogad tas ir no pēdējā 21 gada laikā 16. budžets, ko uz šo namu ir atnesusi partija Jaunā Vienotība, vai ar to saistīti politiķi. Valsts budžets un budžeta pavadošie likumprojekti, kas nosaka mūsu valsts attīstības virzienu visos svarīgākajos un strateģiski nozīmīgākajos rādītājos, kurus mēs varam viegli salīdzināt ar Lietuvu, Igauniju, citām Eiropas valstīm. Mēs ļoti labi redzam šos datus, kur mēs esam čempioni, ar čempionu vārdu domājot pēdiņās, un kur mums tiešām ir ļoti nopietni izaicinājumi. Bet pēc būtības mēs varam runāt, ka šis ir ļoti labs budžets, bet esam atklāti, šis ir ļoti augsta riska budžets. Kolēģi, tik sarežģītos laikos taisīt budžetu, kurā ir izsmeltas pilnīgi visas rezerves, ir bezatbildīgs risks. Budžeta deficīts ir sasniedzis maksimumu. Mēs esam, es atļaušos lietot šī vārda, pat iegrābušies pensiju otrajā līmenī, lai nosaktu šīs vajadzības. Mēs vadamies no uzpūstām Finanšu ministrijas pavasara IKP prognozēm un ignorējam pat mūsu valsts statistikas pārvaldes datus par IKP samazinājumu. Mēs ignorējam arī ārvalstu finanšu ekspertu un analītiķu datus par potenciālo valsts IKP samazinājumu un izmaiņām, kas ir acīm redzami atšķirīgs, ko piedāvā mums šajā budžeta pakotnē Finanšu ministrija. Mēs esam padarīti ievainojumi pret jebkuru, jau pat mazāko satricinājumu ekonomikā, enerģētikā vai finanšu sektorā. Mēs esam izsmēluši visas rezerves. Turklāt esam atlikuši sāpīgu problēmu risināšanu medicīnā, izglītībā. Īpaši sāpīgi ir atlikts problēmas arī demogrāfijā, reģiona attīstībā un citur. Šīs problēmas, kolēģi, tikai samilzīs, radīs papildu slogu, sociālo spriedzi un, zināmā mērā, arī drošības riskus. Ministru prezidents kādu laiku atpakaļ šo budžetu sauca par krīzes laika budžetu. Nav tiesa. Krīzes šobrīd nav. Taču šāda budžeta politika draud, un šoreiz ar patiesi īstu krīzi. Fiskālā disciplīna vienmēr ir bijusi Jaunās Vienotības politikas pamats, mugurkauls. Fiskālās disciplīnas politika, fiskālais rāmis, tā bija mantra, ko mēs esam klausījušies gadu gadiem. Lieta, ar ko Jaunās Vienotības politiķi vienmēr bija lepojušies. Taču šobrīd mēs redzam, ka šī politika ir vienkārši nodota, pat aci nemirkšķinot. Mums saka, ka tas viss Latvijas drošībai un aizsardzības spējas stiprināšanai. Tas ir mērķis, ko es domāju, mēs pēc savas būtības jau visu atbalstītu. Tomēr brīžiem šķiet, ka tas ir kļuvis par tādu ērtu piesagu nekā nedarīšanai, vieglāko un, diemžēl, netālredzīgāko ceļu iešanai. Kāpēc tā? Kāpēc palikt bez šī drošības spilvena, ja mēs acīm redzam, ka tuvojas nopietna ekonomiskā krīze? Kāpēc iztukšot pensiju budžetu otrajā līmenī? Kāpēc par aizņēmumu maksāt 600 miljonus gadā? Viss tāpēc, lai neķertos klāt valsts budžetu izdevumu samazināšanai. Viss tāpēc, lai mēs reāli vienreiz nepārskatītu valsts budžetu no nulles, nevis tikai vārdos, kā mēs dzirdam, bet faktiski. Mēs šajā budžetā daudzas iniciatīvas redzam kā nosauktas kā kapacitātes stiprināšana, pat atšifrējumus mēs vairs neredzam, bet pārskatīt valsts budžeta pamatēriņus mēs neesam gatavi. Diemžēl katram ir redzams, cik uzblīdis, bieži neskaidrām vajadzībām domāts un apšaubām liederību kļuvis
ir valsts tēriņa aparāts. Cik ļoti tiem prasītos pamatīgs izvērtējums, cik ļoti tie tālu no īstu cilvēku vajadzībām. Vismaz tikpat tālu kā tanka formas piemineklis no onkoloģijas rindā stāvošā pacienta. Kāpēc tad riskēt ar valsti? Tāpēc, ka ķerties klāt valsts tēriņu pārskatīšanai ir grūti un sarežģīti, prasa kompetenci un drosmi. Būs jāuzduras draugiem un atbalstītājiem, kas sasēduši siltās vietās. Būs jāklausās labi pārfinansētu viedokļu līderu vaimanas par grantu un pētījumu apsīkumu un nedod Dievs uzdurties kādam tik ļoti vajadzīgam iepirkumam. Taču kolēģi spēja tikt tam pāri valsts interešu vārdā, atšķir valsts vīrus un patriotus no viendienīšiem un viduvējībām. Kuriem pieder mūsu valsts un koalīcija, vērtējiet paši. Visbeidzot, daudzi šo budžetu salīdzinājuši ar līdz maksimumam piepūstu bumbu vai balonu. Es būšu skarbāks. Man tas liekas, kas līdzīgs granātai, kuru katru brīdi var iet gaisā. Un pieprasījums pēc valsts vīriem, šajā gadījumā domājot pēc sapieriem, tikai pieaugs. Attiecīgi, apvienotais saraksts nevar atbalstīt šo budžetu un aicina turpmāk izturēties daudz atbildīgāk pret mūsu nākotnes lēmumiem un domāt kā valsts vīriem. Paldies! Paldies!